Sveicināti manā kanālā. Kā jūs zināt, nodarbojos ar dažādiem modeļiem. Patīk taisīt koku modeļus, arī plastmasas, bet tad pēdējā laikā kaut kā vairāk kokas saist interesantāk un arī šķiet ekoloģiskāk. Un tā kā es kādreiz biju diezgan liels zvaigžņu karu fans, vismaz filmas skatījos, kuras iznāca visas regulāri, tad ieraugot šo te piedāvājumu no Ulgieras kompānijas, ka var iepriekš pārdošanā paņemt jau vairāk šos te kuģu modeļus, es to varu izmantot. Tā, ja skatāmies, cena, protams, viņiem nebija pievilcīga, bija dārgi, bet, ko tu neizdarīsi hobija labā, hobijs ir kurš ir dārgs salīdzinoši. Tad apstīsimies šos te modeļus. Pirmais no šiem ir Luke Skywalker X-Wing Starfighters. Viss ir licencēts, 55. mērogs, 455 detaļas. Iesaka no 14 gadiem taisīt, grūtības līmenis vidējs. Taisīsim apstīsimies, kas tur ir iekšā. Kad es viņu, protams, sataisīšu, es nemāku teikt, bet, vismaz izpakosim. Tā. Kaska nedaudz jau salūza. Ko darīt? Paņemšu šo nost, sāksim pa vienam iziet cauri. Šis ir pirmais. Tas laikam būs kaut kur iekšpusē viss, jo detaļas nav krāsotas. Vismaz pēc bildēm spriežot pārējie visi bija krāsoti un lai skaisti izstītos visu kopā. Nākamais rāmīts ar detaļām. Šeit arī viena puse ir balta, otra ir jau tonēta jau. Šim uzreiz es teikšu tā specifiskāka smarža nekā parastajiem šiem te modeļiem. Laikam tā krāsa vai kas varētu būt. Tā. Izskatās, ka detaļas būs ļoti daudz. Bet viņš neizstāsta, ka viņš būtu tāds kā finiersīs, viņš vairāk nebūs tādu preskartonu šoreiz. Redzēsim, kā tas viss strādās, kad mēs viņu gribēsim salikt kopā, kā tas turēsies. Šis teiksim ir atkal finierētais, jau varat redzēt, ka ir no vairākiem slāņiem. Detaļas ir nokrāsotas, es teiktu, normāli. Protams, ka viņas vajadzēs pieslīpēt. Grūti pateikt, kā tas tur tālāk viss būs. Vēl iekšā ir dzinējs neliels, DC motoriņš, 170 apgriezienu. Tā, vēl kaut kas ir iepakots. Droskas. Un smurpapīrs. Tas ir standartā, kas ir vajadzīgs. Tā, un šajā kaut kas cits. Šeit jau esam virkni ar dažādām detaļām, gumijām, krāsainas plastmasas, bateriju turētājs un magnēti. Kaut kur būs arī vajadzīgi. Un šis te moduls, lai kas viņu kustinās uztaisīts tāds vienkārši. Pagaidām izstās viss labi. Plasmas vēl arī ar plēvīti pa virsē, lai nenobružājas. Tas ir ļoti labi. Šo visu liekam atpakaļ. Un kas mums ir pēc instrukcijas? Tā uz ātru vienkārši, lai jums ir kāds priekšstats, kas tur būs. Pēc tam jau, kad taisīs, varēšu sabildēt vēl smalkāk, pie kādam interesēs, varēsiet apskatīties. Izstāsta, ka būs kaut kāda pamats, kurā
vai iekšā tas viss kustēsies vai kā. Tā. Skatāmies tālāk, lai saprast līdz galam, kas tur ir. Tad liekas šīs te plasmas kājas uz augšu. Un tālāk tad laikam taisās tas pats kuģis, tā saucamais kosmos. Kaut gan bildē uz vāku viņš ir izgriezis tā, ka liekas, ka viena tāda kastīte nebūs apakšā, kā mēs teikt sākumā redzējām, ko tā ir. Bet šeit redzam, kad viņa ir. Nu, interesanti, es teikšu. Protams, varētu būt, ka būs grūti salikt kaut kādas vietas, jo tādas detaļas tur izskatās tādas pasmalkas tieviņas. Tādas, diemžēl, kā zinu, mēzēji dažreiz lūkst, ja neuzmanīgi apiec vai stingrāk visi tie savienojumi ir. Jā, un kad redzat, kad viņš tiek kustēsies, ir tā attēlos, ka viņš lido. Tā, tas būtu par šo modeli. Ķersimies pie nākamā, kā šo ātri lieku kastē. Šis te The Fighters. Un šis jau vairāk atgādina kā tāds vienkāršāks, jau kā modernāks kuģis jau. Satelīts kaut kāds. Te ir iekšā 400 detaļas. Un tāds izstīties. Un izstās arī, ka viņš iespējams saliek kopā ar šo te iepriekšējo modeli šeit šajā bildē. Es redzu, ka viņš savietojās. Tā kā, ja grib kāds taisīt kaut kādu diorāmu vai kaut ko, nu, pat visu kopā skaisti izstīsies cilvēkam. Tā. Visam šis vajumā. Izmam kasti. Un kas mums šeit ir? Ir atkal iekšējais nekrāsotais. Tad jau ir atkal ar visiem uzrakstiem ar firmas zīmēm. Jau nokrāsot detaļu, arī uz finiera. Šis tā kā uz tādu preskartonu krāsots. Viss ir pilnīgi svaigs, jo tiešām CTV sākumā šos te sūtīja, tad viņi tikai taisījās viņas ražot, bija arī paņemt, nu, tā saucamā preorderu visu. Skaisti redzat, jā, krāsas viss ir kaut kādi nedaudz grūži. Ražošanas process. Tā, šeit arī ir iekšā motoriņš. Šeit izskatās arī, kad ir stošatīvs un vasks. Šeit vēl ir uzlīmes, kas mums jāuzlīmē virsū. Tā izskatās. Bet to arī vēlāk pie visu tā procesa taisīs. Tā, un kas ir šajā? Šajā noteikti arī būs kaut kāda elektronikas ietājas, višķīt un jau tādas lietas. Jā, nu šeit diezgan līdzīgi kā iepriekšējā, arī šie te divi, kas to kosmos kuģi kustinās, baterija nodalījums, tie paši magnēti šēviņas un līdzīgs arī viss šis te mehānisms. Tātad nekāda Amerika viņi te nav cenšies izdomāt. Ir nedaudz tā teikt copy paste no viena modeļas uz pārējiem. Tā. Ātri iziesim cauri instrukcijai. Jā, viss arī sāks ar zobrtiem, ar iekšā to mehānismu, kurš darbinās tās kustības radīs. Tā saucamais pamatņa kasta, kā viņi varētu nosaukt. Pieliekās motors. Taisa augšā sānus, pēc tam jau virspusi montē. Nu jā, vienīgi šīs te visas savienošanas varētu būt saržģītāks, jo tev ļoti daudz vietās viņi jāietilpst vienam otrā tā detaļas. Un kādu var atdurties un nejauši var kaut ko salauzt. Bet nu tādēļ ļoti uzmanīgi jātaisa šie visi. Tā apakš ir jau var teikt gatava, tad taisa jau tos tā saucamos lielgabals, tā kā smalā viņam būs. Tos ir iespējams arī kustināt, kā es saprotu. Un tālāk jau vajadzētu pāriet jau pie kosmosa kuģi, jo esam jau pār to pusi jau.
Bet kaut gan pats kosmoskuģis, es teicu, vienkārši ļoti, šim būs savādāk šie te mehānismi, kas te kustināsies. Kaut kāds vēl paceļams kaut kas te ir. Tas būs viss jāizpēta. Bet jā, bet pats tas mehānisms, kā kuģis gaisā it kā lidos, tas ir līdzīgs tam. Vienkārši tāda kā bumbiņa ar diviem spārniem uztaisās. Pieliekas virsū, to var grozīt. Viņš kustās tādā veidā. Var barot gan ar baterijām, gan arī es saprotu ar USB vadu. Labi. Divi modeļi mums ir. Bet var jūs iepriecāt, mums ir vēl ko paskatīties. Vēl mums ir šis te Walker, es nezinu, kā viņi sauc, robots. Tāds arī 307 detaļas, bet šis ir 36. mēroga, laikam, lai nebūtu pārāk smalkas. Jā, te ir saržģītāks līmenis, un izmērs robotam būs augstumā 2,5 un platumā 13,5 x 19,5. Un valks apturu pētīs. Es saprotu, ka šoreiz 8 cm noiet uz priekšu. Laikam šitas ir... Šis ir atspēr motors, šis nav ar šo te elektrisks nekas, tādēļ arī laikam bija 8 cm, kurš tik tālu. Pēc uzvilkšanas var aiziet. Labi, pakojam ārā. Skatāmies, kas tur mums ir. Tā šeit jau ir gan iekšējie zobri, gan arī ārējās jau detaļas krāsots vienā krāmītī. Šeit arī jau redzams ir korpusa detaļas. Preskartons. Bet redzies, kā viņš tiešām apstrādāsies, man tas bija tāds šaubas ir. Jo finieris jau tomēr ir koks, viņš smukši, tas var arī kaut kā vairāk plūksnāties pēc manas izpēc, bet es neesmu nekad tādu taisījis. Precīzi jums nepateikšu, kā būs kas. To mēs paskatīsimies. Un šī detaļa ir atsevišķi šeit ielikt vēl. Tā, šim līdzi ir tikai viena, sauksim tā, aploksnīte. Oi! Tā šeit ir daudz kaut kādi tādi samalcamie stienīši, bet viņi ir dažādi izmēri. Arī šeit būs jāstāst uzmanīgi. Tas ir tā saucamais atspērmotors. Kā cita te tāda nav. Šeit tos obracties saturēs, vai kas tie būs redzēsim pēc tam instrukcijā. Tā, liekam iekšā un ātri instrukcija. Nu jā, no sākuma uztais to zobratu galveno, kur pieliek klāt šo te atsperi. Uzvelk. Tā. Tālāk ap viņu montē visu pārējo rīķi. Jā, un tie stienīši jau reku ir tā, kas kājas kustinās šeit var redzēt. Jā, viss būs tāds pelēcīgs diezgan viņš. Bet no tāda laikam arī viņa filmā bija. Es jau vairs tad neatceros pat. Nu,
visādas caur funkcijas būs, papustināt visu kaut ko var grozīt. Nu tā, šis ir trešais modelis, ko mēs apskatījām. Un man ir vēl viens. Nu, pagaidām, teiksim tā, pagaidām vēl viens. Jo, ja jums interesē šī te sērija, tad viņiem tagad iznācis papildus vēl piedāvājumā. 2 modeļi, tos arī var pasūtīt iepriekš pārdošanā. Un reāli viņus saņemsiet kaut kad mēnešu beigās nākamēnes. Tā pēdējais ir pats lielākais, sarežģītākais. 75. mērogā sastāv 1235 detaļām un būs šis lielais kosmosa kuģis. Šādi te kaut ko līdzīgi LEGO arī skatīt modeļi. Tur tā cena vispār bija par LEGO 1000 eiro, cik tur es tādu netaisos pirkt nemaz. Neesmu tik liels fanāts. Tā. Nu jau un advanced lietu līmenis, jo tiešām detaļas ir daudz un būs viss jāsliek un izmērs. Modelim arī būs liels 46 x 34 un 4,5 augstumā. Tā kā pakosim ārā. Arī jūs šo redzat, jo tikai jau kaut kāds bildes internetā ir pieejams. Kādu vidi arī varbūt pat arī atrast. Kad salīdzinoši maz, jo kad es meklēju, tad ir, var teikt, tikai oficiālās tajā brīdī. Tā. Nu, šeit redzams viena liela detaļa jau, kas būs apakšpus, augšpus. Tīrāk jau augšpus. Tā. Otrais rāmīts. Trešais ir priekš zobrata tikai iekšpusē. Ceturtais arī augšu vai apakšu, nezinu. To mēs redzēsim, ka montēsim. Piektais atkal zobrata un dažādi stiprinājumi. Sestais visādi elementiņi. Skaitā bīstami elektrības zīme. Tā ir, ka jau maucās ārā, ja neuzmanīgi paņem. Šis jau laikam ir 7. es jauc jau skaitu. Jā. 8. rāmīts, tāds plānāks materiāls ir, uzreiz lokanāks dažādiem vizuāliem elementiem, dažādas reistas, propelleri. Tā. 9. atkal ir biezāks, tas būs tas riņķis, laikam, kas iet pa kosmosa kuģi. 10. Nu, zīmēts, teiksim tā, visas krāsojums ir ļoti tāds skaists. 11. 12. Nu, te ir šausmas. Detaļām 13. Spējat aptvert, cik te būs dārot, cik te varbūt dienas varēs strādāt. 14. 15. Tā. Iekšā vēl ir 16. rāmīts, šāds te neliels. Millennium Falcon, kaut kāds uzraksts sāk. Tad iekšā ir vēl arī kāds uzlības, kas būs jāliek. Tā. Vienā, kas mums ir daudz smažu papīrs, 2 vasti un kaut kādas sādabīgas atspērs. Tas ir viens komplekts. Un otrā. Tā jau bērta, viss nevediko. Otrā ir kaut kāds gaismiņa ieslēgta. Viņam, kas būs kaut kāda baterija, mazā līdzīga, tāda komplektā nav, vai nu arī viņi ir iekšā. Nu, to izpētīsim pēc telēs. Tā nākamā pastīsimies instrukcija arī. Instrukcija ir bieza. Tā, kas te rakstīts par baterijām. Plus mīnus vajadzīgs ir 2 baterijas, CR2032.
Jā, tās ir diezgan izplatītas, nebūs nekāda problēmas atrast. Kā es saprotu, komplektā tad viņas nav. Nu, tas nekas, tas daži eiro kvadrātmetra materiāli. Ņemot vērā, cik šīs pats komplekts dārgais maksāja, tad es domāju, tas visiem liksies sīkums. Jā, šeit arī ļoti daudz visādi elementi jāliek uz tām virsmu. Redzēsim, kā viņas pēc tam savstarpēji savietosies vēl. Tās atspērs ar kaut ko. Vienkārši uzmaucās kaut ko viņas dievtos, vai tas viss, ka tam to es tā uzreiz nepateikšu, bet iespējams, ka kaut ko viņas nospriegos tur. Izplūdas it kā tās dzinēji uztais tādas. Jā, esam jau praktiski 40. lapspus un vēl nav vidas instrukcijai. Pie tam vienā lapā jūs redzat, jums vajag pieteicams no jau 5 rāmīšiem meklēt. Nu, tas nav parocīgi montāžas procesā, ka tev no 1 vai no 2, tad tas ir savādāk. Tad no 5 tev vajag meklēt. Ņemot vairāk kopā viņu cik bija 16, tad arī tādu novietošanu visus tā darba virsmas, kur tu strādā, ir diezgan sarežģīti. Viņas laigos jāatcelā viens no otra. Tā. Šo es atstāšu noteikti vienu no pēdējiem, ko taisīšu, jo ir diezgan sarežģīts. Konstrukcijas tas interesanti, visi tie apaļie jāuztais būs. Jāuzloka. Te redz var kustināt šos te lielgabalus. Un tā lenta laikam perimetru spīdēs gaismu. Tā nu jā, tieši šajā lapā var redzēt. Es saku, es šo te instrukciju vēl sabildēšu, tad es taisīšu šajā, tad arī tiešām arī sīkāk pasties, ka viņi interesē. Šis tik tāds ātrais ieskats vienkārši gājušais videos un diezgan garš jau, kamēr 4 atstājas savu parādu, kas priekšā. Lai jums palīdētu izvērt pirkt vai netaisīsiet tādu. Jā, 90 jau lapas jau. Jā, un šis vienkārši statīvs, kurš stāvēs šādā veidā. Negrib šādi likt, noteikti var bez tā statīva vienkārši likt klāt. Var atvērt vaļā visu kaut ko. Sānos tos dzinējus, ieslēgt gaismas, baterijas iespēja arī nomainīt, tas labi par domāts. Tas arī ir viss. Ja jums patīk video, nu tad taisiet laikus, komentējiet, ko vēl gribat redzēt. Varbūt ir informācija par kādu interesantu koku modeli, ko es neesmu vēlījis taisīs, ko jūs gribētu. Vienkārši atsūtiet kādu linku vai informējiet, iekomentējiet. Visu labu, paldies jums!